Labdien, cienījamie mēdīji, Metsols kundze, dārgā Roberta. Man ir patiesi prieks šodien ministru kabinetā uzņemt Eiropas parlamenta vadītāju, Metsols kundzi, Robertu, kura ir vienmēr atklāta, cieņpilna un arī vērsta uz taustāmu sasniedzamu rezultātu. Es domāju, ka sadarbība ar Eiropas parlamentu vienmēr ir tāda, kas stiprina Latviju un Eiropu kopumā. Tikai strādājot plec pie pleca gan ar nacionālajām valdībām un ar Eiropas parlamentu, mēs spējam sasniegt to, ko no mums šobrīd sagaida arī sabiedrība. Tā ir drošība, izaugsme un labklājība. Jo Eiropa nav tikai institūcijas, Eiropa jau esam mēs, Eiropas Savienība. Mēs esam cilvēki, kas dzīvo Eiropā. Ar Metsols kundzi mēs regulāri tiekamies gan Eiropadomes sanāksmēs, gan arī ārpus tām, un pagājušajā nedēļā Kopenhāgenā, bet šonedēļ Rīgā pārnājam arī par to, kāds tad ir mūsu redzējums Eiropas nākotnē. Tādai, kas ne tikai reaģē uz notikumiem, bet nāk klajā arī ar risinājumiem. Es īpaši augstu vērtēju Eiropas parlamenta vadītājs Roberts personīgo ieguldījumu dialogā ar jauniešiem. Pērn viņi apmeklēja Latviju un tieši šeit uzsāka savu Eiropas vēlēšanu tūri un arī šodien tikās ar Latvijas studentiem, mūsu jauniešiem, uzzinot arī to, ko tad domā Latvijas jauniešu sabiedrība. Es domāju, ka tās ir ļoti vērtīgas sarunas, kas patiesi eiropeiskā garā vieno paaudzes un dod arī cerību par drošu un iespēju pilnu nākotni un arī amatpersona, kas ir tiešām tik augstā amatā, spēja sarunāties ar jauniešiem vienā līmenī, es domāju, tas arī mūsu jaunatnē rada ļoti pozitīvu un atvērtu priekšstatu par Eiropu. Šodien ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju pārnājām 3 galvenos jautājumus - konkurētspēju, atbalstu Ukrainai un drošību. Konkrētas spējas vairošana gan Latvijas, gan visas Eiropas līmenī ir bijis viens arī no maniem mērķiem stājoties valdības vadītājas amatā, jo arī visā Eiropā redzam līdzīgus izaicinājumus - birokrātijas mazināšanu, kapitāla pieejamību un vienotā tirgus stiprināšanu. Es zinu, ka Eiropā ir potenciāls. Mēs nevaram pieļaut, ka arī privātais kapitāls vienkārši dus kontos. Tam ir jāstrādā cilvēku un uzņēmumu labā. Tām jābūt kā tādai upei, kas atbrīvota no aizsprosta, iedod ekonomikai iespēju tiešām plūst brīvāk, veicinot inovācijas un radot jaunas iespējas. Tāpēc šodien pārnājam, kā varam ātrāk virzīties uz priekšu ar Eiropas komisijas priekšlikumiem par birokrātijas mazināšanu, tā saucamajiem omnibusiem, lai uzņēmēji varētu vieglāk, ātrāk strādāt un augtu Eiropas konkurētspēju visā pasaulē. Runājot par Ukrainu, mūsu spēks ir spējā būt vienotiem. Esam viensprāts, ka Ukrainas iestāšanās sarunās nepieciešams progress. Ukraina ir tam gatava, mums jāpieņem lēmumi Eiropas Savienības pusē. Tāpat ar Metsols kundzi diskutējām par Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanu Ukrainas atbalstam, jo Latvija atbalsta Eiropas komisijas ideju par šo piedāvājumu un iestājas par risinājumu, kas ir gan juridiski pārunāts un drošs, gan drosmīgs savā būtībā. Roberta Metsola vienmēr ir iestājusies par demokrātiskām vērtībām un nelokām atbalstu Ukrainai, un tieši Roberta bija pirmā no Eiropas institūciju vadītājiem, kas devās uz Kijevu pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tā ir līderība, kas parāda, ka drosme nav tikai vārds, bet gan arī rīcība, un par to es izsaku patiesu cieņu un saku lielu paldies. Šodien pārnājām arī drošības un aizsardzības tēmas, jo Eiropa pēdējos gados ir kļuvusi modrāka, apņēmīgāka un arī vienotāka. Tagad mums noteikti ir jāvienojas par nākamajiem soļiem, kā mēs stiprināsim militāro industriju Eiropā, aizsardzības spējas un mūsu kopējo gatavību krīzēm un kopējo informētību. Mums jābūt gataviem arī
jauniem draudiem, hibrīdiem uzbrukumiem, to starp visam tam, ko mēs piedzīvojām Baltijā un arī Kopenhāgenā dronu uzbrukums. Mums Latvijā jau ir zināšanas un pieredze, mēs esam mācījušies no mūsu, diemžēl, pieredzes un arī no mūsu Ukrainas kolēģiem, jo mēs zinām, ka droni jau neapstāsies uz robežas, viņiem neinteresē, kur ir valstu robežas, tāpēc, jo mēs spēsim pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumus, kā mēs varam sadarboties visas Eiropas līmenī, jo attīstītāk mēs būsim. Šodien mēs dosimies tālāk uz Ādažu militāro bāzi, kur mūsu NATO sabiedrotie strādā plecu pie pleca, jo mūs vieno vērtības, vienlīdzība, cieņa un drosme, un es vēlos arī Robertai parādīt, kā mēs spējam koordinēt, vadīt tiešām vairāku gan Eiropas valstu, 23 no Eiropas Savienības dalību valstīm ir arī NATO valstis, gan arī ļoti lielu daļu NATO valstu kopīgas operācijas, kā mēs spējam sadarboties dažādās valodās, nākot no dažādām kultūrām, bet spējot radīt vienotu, stipru spēku, kas aizsargā ne tikai Latviju, kas aizsargā gan Eiropas Savienību, gan arī NATO. Es vēlos par to teikt lielu paldies Eiroparlamenta vadītājai, jo arī viņas līderībā Eiropa kļūst stiprāka, balstās uz darbu patiesās vērtībās, un es ticu, ka mēs arī rīkojoties kopā padaram Eiropu konkurētspējīgāku un atvērtāku jaunām idejām. Paldies! Paldies! Vārds Eiropas parlamenta priekšsēdētājai Robertai Metsolai. Thank you very much and good afternoon. It is truly good to be back in beautiful Riga, and thank you, Prime Minister Selina Evika, for your warm welcome here at this crucial moment in time. The security and stability that we have taken for granted is no longer guaranteed. The Baltic states saw the threat long before many others did. This was one of the main points I made at the Riga conference, which I addressed earlier today, but it took us too long to hear it. Let me assure you that today we are listening. We hear you loud and clear, and we are acting for a Europe that is safer, that is stronger and better prepared. Terevika, as you mentioned, we've just returned from the last European Political Community meeting, and we were all grateful for your leadership also in the European Council and clarity around the table, because when Latvia's voice is strong, so is Europe's. Leaders know that we can count on your expertise, and we can count on Latvian diplomacy, from the Drone Competence Centre, your work in NATO and the Baltics defence line, to the seat in the UN Security Council. Latvia has turned responsibility into action, and we must now do the same by continuing to raise the bar on our EU defence capabilities to better shield our eastern flank and counter every hybrid threat. On my behalf, I'm here to also make it very clear that the European Parliament is delivering. We are acting with unprecedented speed to adopt legislation that will help better align defence planning and procurement across Europe. We are working on slashing bureaucracy in the defence sphere and to speed up permitting. We're also very much committed to simplification with Commissioner Dombrovskis, and in fact we are in the final stages of concluding quite a number of legislative packages, including the European Defence Industry Programme, which will aim to simplify processes, to remove barriers and support our defence industry's ability to deliver at speed, hand in hand with Ukraine's industrial base. And this is to make the point that our security is only guaranteed if Ukraine's security is guaranteed. And on that, we have relied on Latvia's leadership ever since Russia invaded Ukraine, because no one understands this question of security better than the Baltic states living on the edge of freedom. We will continue to strengthen Ukraine's defence and weakens Russia's war machine. We must finally adopt the 19th sanctions package and turn off the tap on Russian energy imports. Parliament is proud to have been the first to call for an end of our dependency on Russian oil
and gas, and we will deliver on our promise when we vote on this next week. The way towards lasting and genuine peace in Ukraine is long and it is difficult, but it runs through strength, resolve and cooperation, and I know we can count on you, Evika, as you steer this country, just as you and your country can count on Europe. Thank you.